Uzņēmīgie jelgavnieki ir spējuši piesaistīt ārvalstu investoru ieguldījumus, vienlaikus palīdzot attīstīties vietējiem ražotājiem. Jelgava ir apvienojusi kvalitatīvu ikdienas dzīvi ar aktīvu uzņēmējdarbības vidi. Šādus vārdus vizītes laikā Jelgavā 2023. gadā pilsētai veltīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Taču cik lielā mērā tas apraksta īstenību? Kā Latvijas 4. lielākajai pilsētai patiesībā veicas ar ekonomikas, biznesa aktivitātes un dzīves kvalitātes attīstību? Ko rāda dati un ko saka eksperti? Bilances pētījumi par Latvijas valsts pilsētu saimniecību pirmā raksta fokusā Jelgava. Būtībā Jelgavā ir daudzi priekšnoteikumi sekmīgai attīstībai. Pilsētā ir rūpniecības iestrādes un tradīcijas, tā atrodas tikai 50 km attālumā no Rīgas un tajā darbojas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Ņemot vērā šos faktorus, Jelgavai teorētiski vajadzētu būt starp Latvijas ekonomikas līderpilsētām, bet par ko liecina nepielūdzamā statistika? Jaunākie pieejamie centrālās statistikas pārvaldes dati par iekšzemes vai, pareizāk būtu teikt, iekšpilsētas koproduktu Latvijas valsts pilsētās pieejami par 2021. gadu. Šajā ekonomikas jaudas mērījumā Jelgava uz pārējo Latvijas valsts pilsētu fona izskatās viduvēji. Tā ieņem 6. vietu, atpaliekot no Rīgas, Valmieras, Liepājas, Ventspils un Rēzeknes un apsteidzot pavisam nedaudz Jēkabpili, kā arī Daugavpili, Jūrmalu un Ogri. Arī citi ekonomiku raksturojošie dati rāda apmēram to pašu ainu. Tēlaini izsakoties, Jelgavas alnis peld ap vidējo valsts pilsētu līmeni, dažbrīd paceļot galvu mazliet augstāk, bet dažbrīd atkal pagrimstot zem ūdens virsmas. Pēc vidējiem mēneša ienākumiem Jelgava ieņem 5. vietu starp valsts pilsētām. Pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas uz vienu iedzīvotāju 4. vietu. Pēc uzņēmuma saražotās produkcijas vērtības uz vienu iedzīvotāju 6. vietu. Uzņēmumos nodarbināto īpatsvars no iedzīvotāju kopskaita, kas parāda privātā biznesa sektora aktivitāti, Jelgavā 2022. gadā bijis 1/7 lielākais starp valsts pilsētām. Ārvalstu tiešo investīciju uz 1000 iedzīvotājiem piesaistes ziņā pēdējos 5 gados kopumā Jelgava ieņem 5. vietu Latvijā. Uzņēmumu skaitā uz 1000 iedzīvotājiem 4. vietu. Datu sniegtā kopaina rada diezgan skaidru secinājumu par Jelgavu kā ekonomiski viduvēju Latvijas valsts pilsētu, kura iespējams nebūtu pat šajā vidusmēra līmenī, ja atrastos tālāk no Rīgas. Pētot statistiku, acīs iekrīt vairāki ļoti tuvie Jelgavas rādītāji ar Rēzekni, kuros Jelgava pat mazliet atpaliek. IKP uz iedzīvotāju, uzņēmumu saražotās produkcijas vērtību uz iedzīvotāju, uzņēmumos nodarbināto īpatsvars. Kļūst skaidrs, ja Rēzekne un Jelgava apmainītos ar ģeogrāfiskās atrašanās vietām, tad vietām apmainītos arī rādītāji, kuros Rēzekne atpaliek. Augsto Rēzeknes bezdarbu un krietni zemāko vidējo algu amortizētu Rīgas faktors. Jo fakts, ka patlaban Rīgā strādā gandrīz tikpat daudz jelgavnieku, cik pašā Jelgavā. Arī ekonomikas eksperti no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes sniedz līdzīgu vērtējumu. Fakultātes paspārnē esošā Ekonomikas un finanšu institūta vadošā pētniece Modrīte Pelše domā šādi. Jelgavas valsts pilsētas ekonomisko attīstību vērtēju kā viduvēju. Pilsēta sev pozicionē kā industriālu pilsētu ar attīstītu apstrādes rūpniecību, kuras dominējušās nozares ir metāla apstrāde, mašīnu būve, kokapstrāde, pārtiks ražošana, kā arī plastmasas izstrādājumu ražošana un pārstrāde. Savukārt, ja vērtējam to no pelnošāko nozaru skatu punkta, tad pilsētā nav pārstāvēti uzņēmumi, kas plaši darbojas finanšu un informācijas tehnoloģiju jomā. Arī enerģētikā strādājošo uzņēmumu varētu būt vairāk, īpaši ņemot vērā iedzīvotāju koncentrēšanos Jelgavā un apkārtējās teritorijās. Lai arī liela daļa no Jelgavas valsts pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem ir pelnoši ar augstu pievienoto vērtību strādājoši uzņēmumi, uz esošo iedzīvotāju skaitu pilsētā šis rādītājs nav optimāls. Arī pašas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes kapacitāte Jelgavas ekonomikas attīstībā līdz šim netuvu nav izmantota pietiekami.
Tiek minēti tikai atsevišķi nelieli piemēri, kad sadarbības starp akadēmisko resoru un biznesu, ko būtu jākultivē ar pilsētas vadības starpniecību, rezultējusies kādos konkrētos jaunos uzņēmumos vai produktos. Skaidrs, ka patlaban Jelgavā nav iespējams runāt par spēcīgu, sistēmisku zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģiju, bet tieši tas ir augstas produktivitātes ekonomikas pamatā, kā to rāda, piemēram, Tartu. Ko par to visu saka Jelgavas domes vadība? Kāda veida ekonomisko izaugsmi tā plāno pilsētai? Atbildot uz bilances jautājumu par Jelgavas ekonomiskās attīstības prioritātēm, Jelgavas dome ticami identificē pilsētas potenciāli stiprās puses. Viedās specializācijas jomu attīstība, bioekonomika, viedā enerģētika, informācijas un komunikācija tehnoloģijas, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, kā arī pašsaprotam uzsver, cik svarīgas ir uzņēmumu iespējas sadarboties ar trešo lielāko Latvijas Republikas augstāko izglītības un zinātnes iestādi. Taču to visu būšot iespējams attīstīt tikai tad, kad Jelgavā tikšot realizēts kāds izšķiroši svarīgs ekonomiskās infrastruktūras projekts. Lai veicinātu uzņēmumu ar augstu pievienoto vērtību piesaisti Jelgavai un ekonomikas veicināšanai ļoti nozīmīgi ir Zemgales industriālā parka izveide bijušā Jelgavas lidlauka teritorijā. Attīstot Zemgales industriālo parku un atbalstot tieši viedās specializācijas nozares, uzņēmumi spēs palielināt produktivitāti un spēju radīt vērtīgākus, inovatīvus un uz zināšanām balstītus produktus un pakalpojumus. Tā Jelgavas doma pamato šī projekta izšķirošo lomu pilsētas ekonomikas modernizācijā. Problēma esot tā, ka esošajos biznesa parkos Jelgavā vairs neesot brīvu teritoriju jauniem ražošanas uzņēmumiem. Jauna industriālā parka izveide pilsētas attīstībai, protams, nāktu par labu. Bet vai tā kļūs par zelta atslēdziņu, kas ļaus Jelgavai no viduvējā līmeņa izrauties Latvijas valsts pilsētu līderos? Vai Zemgales industriālā parka neesamība var kalpot kā atruna visām pašreizējām pilsētas ekonomikas problēmām un neizdarītajām lietām? Arī akadēmisko ekonomikas pētnieku skatījumā vienas specializētas teritorijas attīstība nevarētu būt uzskatām par panacēju. Nav jau svarīgi, vai izveidot teritoriju saucam par Zemgales biznesa parku vai kā citādi, vai vispār iztiekam bez šādas īpašās teritorijas. Būtiski ir ļauties un pieņemt jaunus izaicinājumus un darīt ko savādāk, atbalstīt cilvēkus ar uzņēmēju gēnu, radīt modernas mājvietas strādājošajiem. Neaizmirstot arī ražošanas sfēras, kurās kā galvenos resursus izmanto Zemgalē izaudzētos un pieejamos izejmateriālus. Lieliska platforma tam ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, kur apvieno bioekonomikas nozares, inženierzinātņu un informācijas tehnoloģijas. Tā uzskata Modrīte Pelše. Grūti noteikt, kas no visiem minētajiem ir galvenais cēlonis Jelgavas ekonomikas konkurētspējas problēmām. Taču skaidrs, ka patiesā Jelgavas realitāte, diemžēl, ir visai patālu no valsts prezidenta aprakstītās. Valsts pilsētai ir vēl daudz ko darīt, gan pilsētvides kvalitātes uzlabošanā, gan ekonomikā.